karstumam, tas var negatīvi ietekmēt jauno kartupeļu ražu. Tikmēr lielie audzētāji domā jau aptuveni pēc 10 dienām sākt novākt pirmo ražu pārstrādēji. Vairāk stāstā Natālija Valdniece. Ziedos ir un aizmatušies ir 2, 4, 6. Uzņēmuma Agroservisa direktors un agronoms pēc izglītības Ilgvars Krūmiņš regulāri apseko kartupeļu audzētājus, lai būtu pārliecināts par to, kas rudenī būs sagaidāms noliktavās. Laika apstākļi šovasar kartupeļu augšanai bijuši labvēlīgi, tāpēc raža gaidāma laba. Bet vasara ir tikai vidū, un no mūsu laika apstākļiem vēl visu, ko var sagaidīt. Tā kā ļoti atbildīgs periods ir priekšā tagad līdz pusaugustam, kad jau pamatā tā lielākā daļa raža būs izaugusi. Ja mums dos lietutiņu, teiksim tā, nedēļā 15 mm, tad jau būs ļoti labi. Zemīte šeit arī nav vēl ļoti sausa, ir normālā kondīcijā, tā kā līdz šim brīdim ir cerīgi, teiksim tā. Nekas nav pazaudēts un var vēl daudz iegūt. Agros pārtikas kartupeļus masveidā varētu sākt rakt jau tuvāko 10 dienu laikā, bet pašlaik šiem lauka augiem vairāk patiktos vēsāki laika apstākļi. Jūnija karstums uz kartupeļu ražu iedarbojas labvēlīgi, veicinot straujāku dīgšanu un pilnvērtīgāku attīstīšanos. Taču jūlijā un augustā, jaunās ražas veidošanās periodā, ilgstošā karstumā kartupelis pārstāja attīstīties. Tāpēc audzētāji cer, ka lielas vēlmes šovasar vairs nebūs. Šogad kartupeļu laukos, kā jau katru gadu, vērojamas arī Kolorādo vaboles. Taču kopumā lielajos saimniecības laukos lauki ir skaisti, jo saimnieki veic kaitēkļu slimību ierobežošanu. Kolorādo vaboļu šeit nav, problēmas ar viņām praktiski nepastāv lielajos saimniecību laukos. Problēmas ir mazdārziņos, kur netiek veikta kaitēkļu ierobežošana, tur tiešām šogad ir samērā daudz Kolorādo vaboles. Pēc dažām dienām te būs tā kā puķu dārzs. Ozolnieku novada Sīves grupas saimniecības pārstāve Dats Antonova stāsta, ka viņu uzņēmums audzē 300 hektārus kartupeļu ar 25 dažādām šķirnēm. Tomēr pircēji ir diezgan konservatīvi un pieprasa vienas un tās pašas šķirnes. Pārsvarā zina tikai tās pāris šķirnes, Lauru un Vinetu. Tā pati Laura ir, tā ir numur 1. Ja? Bet īstenībā viņam ir tāda salāta kartupelis. Un ir otra kategorija, kas Lauru neatzīst, kam vajag to miltaino kartupelīti, tādu kā sentēvēda. Latvija nav kartupeļu audzēšanas valstu līderos un arī iegūtās ražas nav lielākās pasaulē. Taču pie mums šo lauka augu patērē vairāk nekā Krievijā, Polijā un Lietuvā. Gadā 130 kg uz vienu iedzīvotāju. Pagājušajā gadā Latvijas zemnieki par labām cenām pārdeva kartupeļus Krievijai, jo tā bija ļoti slikta raža. Bet līdz ar to arī Latvijā cenas bija augstas. Šogad eksperti prognozē, ka arī Krievijā raža būs laba un pērnā gada situācija neatkārtosies. Ar katru dienu pašmāju audzēto kartupeļu cena kļūst arvien draudzīgāka patērētājiem. Ja ap Jāņiem 1 kg jauno kartupeļu maksāja vidēji ap 70 centīmiem, tad pašlaik cena nokritusies līdz 30. Natālija Valdniece, Ilmārs Roķis, LNT. Lielbritānija ir mājvieta dažām no